Ir pagājis ilgāks laiks, mani bērni, Roberta un Emīlija Markus. Es, jūsu tētis Mareks, jūs zināt. Jūsu sirds tos sajutīs. Es turpinu jūs meklēt. Es šajā brīdī atrodos mežā. Atnācu, lai ierunātu kādu ziņu jums, mani mīļie. Es gribu, lai jūs zināt. Es ilgojos jūs redzēt, jūs dzirdēt, jūs satikt. Jūs esat mani bērni, un es jūs mīlu. Šis ir laiks, kurā es padziļināti pārdomāju to, kas ir noticis ar jums un ar mums, un kā dzīvot tālāk. Dzīvot tā, lai mēs patiešām satiktos, un lai tie, kas kaitēja mums tajos laikos un turpina darīt tos arī šajos, nevarētu šo ceļu turpināt. Mēs atradīsim viens otru, mani bērni. Tam būs notikt. Man nav zināms laiks, man nav zināma diena, bet mana sirdsapziņa, tieši tāpat kā jūsu, es ticu, saka mums priekšā, mēs tiksimies. Es esmu ar jums, mani bērni, tik tuvu jums klāt, cik man tas ir dots. Taču ticu, ka pienāks laiks, un mēs tiksimies, lai ietu tos ceļus, kas ir mūsu ceļus, kurus mēs paši izvēlamies, mūsu sirdsapziņas ceļu. Uz tikšanos, mani mīļie, mani bērniņi. Samīļojiet lūdzu viens otru no manis, no jūsu tēta. Es gribu jūs redzēt. Es meklēju jūs.